Un tad es paņēmu līdzi šito lampu, kas izskatās pēc grāmatas. Nu jā, tas tagad ir tāds neoficiāls talismans. Es atceros drusku to idejas ģenēzi. Berlīna, viena ielas kafejnīca. Jā, lietus drausmīgs. Gundars Berlīnas operā spēlēja vienu lomu, un mēs pēc tās operas nākamajā dienā sēdējām un visu kaut ko runājām un aizrunājāmies līdz lasīšanai un rādījā. Šovasar mēs izdomājām, ka mēs varētu aizbraukt, atgriezties Berlīnē. Ir ļoti interesants, ir brāļu Kaudzīšu ceļojuma maršruti, zinām, kā viņi apceļoja Eiropu. Un izrādās, ka šajā maršrutā ir arī daudzas vietas, kas mūs interesētu, kā piemēram Minsteras Latviešu centrs, Freiburgas Latviešu mītne, Bad Krocingen, kur Zenta Mauriņa ir dzīvojusi, tas ir turpat līdzās. Un pie reizes paviesoties tur pie mūsu tautiešiem, jo arī viņus interesē grāmatas. Skaidrs, tie datumi ir piefiksēti, bet man nav sajūta, ka būtu 10 gadi pagājis. Man tā ir tāda, neatņemama dzīves sastāvdaļa. Reiz mēnesī, parasti tā ir pirmdiena, kad man nav jābūt teātrī. Tā tiek ziedota grāmatu lasīšanai un satikšanās ar grāmatām un cilvēkiem, kas tās ir radījuši. Radio formāts, tāds, kāds tas ir, un daļas nākas šķirties, jo sarunas studijā ir daudz plašākas, dziļākas un garākas nekā atvēlētais raidlaiks, bet tagad ir tās, kā sauc, aplādes vai uplādes. Podkāsti, raidieraksti. Jā, sakot, tur var noklausīties šo raidījumu garākas versijas, tas arī ir labi. Mēs vienu vasaru izdomājām, ka mēs tiksimies ar saviem klausītājiem. Jā. Un mēs sākām braukt Latvijā pa rakstnieku muzejiem un sākām ar brigadieru Sprīdīšiem Tērbetē. Un tad es paņēmu līdzi šito lampu, kas izskatās pēc grāmatas. Nu jā, tas tagad ir tāds neoficiāls talismans. Mēs sekojam grāmatām, un grāmata seko mums. Personīgo gaumi mēs nevaram izslēgt nekādā gadījumā, bet mēs tomēr rēķinamies ar to, kas varētu interesēt mūsu klausītājus. Savai personīgai gaumei tīri atbilstošas grāmatas mēs lasām mājās. Bet radio studijā mēs lasām tomēr tās, kas ir pelnījušas kādu sabiedrības uzmanību, kas ir ievērojams notikums šīs grāmatas izdošana vai tulkojuma izdošana. Mēs vadāmies tomēr pēc klausītāju. Man bija tā doma, ka mēs varētu salikt vienā plauktā visas tās grāmatas, un tad tas būtu vienkārši... Tad radio mazā lasītā vairs nebūtu nekāda mazā. Mans darbs ir atmodināt sevi interesi pret jebkuru grāmatu, kas manā priekšā ir nolikt uz galda. Atrast tajā kaut ko, kas man tajā interesē, aizrauj un patīk. Tāpēc es nevaru nosaukt vienu vismīļāko. Es, piemēram, ļoti spilgti atceros Noru Ikstenu un Vilipsonu. Bet katru savā reizē. Nora Ikstena tikko bija uzrakstījis Mātes pienu, un mēs šeit studijā runājām, un Gundars lasīja fragmentu par kāmi, un Nora Ikstena vienkārši sāka raudāt un aizgāja no studijas. Grāmatas nav jālasa. Tas nav pienākums, bet grāmatas lasot, cilvēks top gaišāks, gudrāks, spēj salikt loģiski vārdus kopā, viņš attīsta savu iztēli, un tas ir lielisks laika pavadīšanas veids, un tas nav obligāti. Jūs varētu arī TikTok skatīties telefonā, ja jums tā patīk. Es izvēlos grāmatu. Piemēram, lai uzņemtu filmu realitātē, ir vajadzīgs daudz naudas, jāraksta projekti, un tas viss ir tāds garš un smags process, bet tagad tu lasi grāmatu, tu katreiz savā galvā samontē filmu. Tas ir vienkārši labi.